Video būs par to, kā notiek attālinātas matricas reizināšana. Sāksim ar pašas matricas reizināšanas būtību. Lai iegūtu jauniegūtās matricas pirmo elementu, rīkojamies sekojoši. Reizinām A matricas pirmās rindas elementus ar B matricas pirmās kolonas elementus. Šos locekļus saskaitot 1 reiz 1 plus 2 reiz 4. Lai iegūtu elementu 19. Reizinām pirmās matricas otrās rindas elementus ar otrās matricas pirmās kolonas elementiem 3 reiz 1 plus 4 reiz 4. Lai iegūtu elementu 12, rīkojamies sekojoši. Reizinām A matricas pirmās rindas elementus ar B matricas otrās kolonas elementiem 1 reiz 2 plus 2 reiz 5 ir 12. Attālinātas matricas reizināšanas būtība ir tā, ka klients pieprasa, lai jauniegūtā matrica tiek apkopota no 3 serveru risinājumiem. Tas ir, ka katrs serveris aprēķina jauniegūtās matricas savu kolonu. Piemēram, klients nosūta serverim 1, lai aprēķina A reiz B1. Pirmais serveris atgriezīs jauniegūtās matricas pirmo kolonu C1. Otram serverim nosūtīs pieprasījumu A reiz B2. Serveris atgriezīs C matricas otro kolonu. Savukārt trešam serverim pieprasīts tiks A reiz B3. Serveris atgriezīs matricas trešo kolonu. Tād būtu savstarpējā komunikācija starp serveru un klientu. Pythonā varam apstīties, vai esam izrēķinājuši pareizi matricas elementus. Definējam matricas un ar vienkāršu komandu C ir A reiz B. Iegūstam matricu, kad šie elementi sakrīt ar Python elementiem. Paldies par uzmanību!